Sveiki! 5. jūlijā tiesas sēdē Mārtiņa Bunkas slepkavības lietā, kuru apskatīja vairāki tūkstoši cilvēku tiešsaistē, tika iesniegta jauna apsūdzība vai apsūdzības grozījums krimināla procesā 115, 1100 un 1018, tas numurs, par to, kad tiek grozīta apsūdzība Mihailam Uļmanam, Aleksandram Babenko un Viktoram Krivušiem. Es šobrīd skatos tieši uz šo jauno grozīto apsūdzību, kuras datums ir 28.06. Tas arī sakrīt ar to, ko teica Rimants Kuzma, prokurors, kurš aizvietoja Aldi Lasmani šajā tiesas sēdē un kurš arī aizstāvēja šīs apsūdzības uzturēšanu, protams, tanī brīdī arī pamatoja to, kad šī apsūdzība tika nosūtīta apsūdzētajiem uz cietumu Krievu valodā. Tātad likumiski ir jābūt apsūdzībai abās valodās. Tātad, ja viņi ir krievalodīgi cilvēki un viņi ir krievalodīgi cilvēki, kam viss ir jātulko, neatkarīgi no tā, ir apsūdzībai jābūt abās valodās. Gan latviešu valodā, gan certificēta tulkotai Krievu valodā. Un to, cik man zināms, dara caur tiesu, tātad iesniedz tiesā, un tad tiesa pēc tam sūta tātad tālāk vai iedod tālāk. Nu, lūk, un kas ir ļoti interesanti, kad viņi saņem tikai Krievu valodā, bet latviešu valodā viņi nesaņēma viņu vispār. Tātad, principā, tas ir likuma pārkāpums, ko pati prokuratūra šī gadījumā ir pārkāpusi, attiecinoši uz dokumentāciju un valsts valodu. Bet, redziet, ir tāds analoģiska situācija, kur saskana ar to, kas ir bijusi iepriekš tiesas sēdēs tad, kad bija pārstāvēja Aldis Lasmanis, un viņa izteikums ir tāds, kam man ir arī video pierādījums par to, ka, redziet, prokuratūra nevienmēr izsniedz visus dokumentus tā, kā viņai pat tiek pieprasīts. Ja viņi uzskata, ka tas nav vajadzīgs, tad viņi var neizsniegt, pieņemsim dokumentus, un tam līdzīgi viņus var iearhivēt, un tā tālāk un tā joprojām. Tur tās varbūt neprecīzi izteicos, bet katrā ziņā ir fakts tāds, ka ne visu to, ko prokuratūra dod, jūs viņu varat dabūt. Un ne viss, kas jums likumiski pienākās, jūs to varat arī dabūt. Tas tā nenotiek Latvijā, diemžēl. Bet šī apsūdzība ir grozīta uz grūtāku, tātad smagāku noziegumu. Šeit ir iekļauti jau vairāki uzņēmumi. Un it kā var redzēt, ka šī apgrozība ir veidot motīvu attiecinoši pret Mihailu Uļmanu un Aleksandru Babenko, kāpēc tad viņiem būtu bijis pēc prokuratūras apgalvojuma jāpasūta šī Mārtiņa Bunkas slepkavība. Tātad viss ir skaidri saprotams to, ko ir rakstījis Lato Laps savās grāmatās Hiena Banda un Hiena biznesa projekts, ir diezgan safabricēta lieta, jo šie grozījumi arī nešķiet loģiski, nevietāji, sevišķi tad, kad jau paši viņi cīnās par prioritāti, kā prokuratūra saka. Un Aldis Lasmans mēdz bieži teikt, šī ir prioritāra lieta Latvijā. To pašu arī saka Romāns Jašins, kurš ir liecinājis arī šajās tiesas sēdēs, un esmu pats dzirdējis klātesoši bijis, kad principā šī ir prioritāra lieta un ir augstāk par visām citām ar savu svarīgumu. Un tad, kad viņa tuvojas savā ziņā kulminācijai, kad principā tiesas sēdēm vajadzētu beigties un sākties jau debatē, šeku reku pēkšņi ir apsūdzības grozījums uz grūtāku. Un šeit ir iemesls, kāpēc visas tiesas sēdes no 5. jūlija tika pārcelts uz 18. jūliju. Tātad atkal ir mums 13 dienu pārtraukums, kas ir principā ļoti labi no vienas puses par to, lai cilvēki varētu sagatavoties šīm tiesas sēdēm un ar informāciju un ar visu. Bet no otras puses sanāk tā, ka principā viss šis process jāsāk no sākuma. Turklāt ir arī tāds fakts par to, ka tanī dienā, kad bija noraidījums izteikts Sigitai Dolniecei un par to, kad viņa varētu būt nekompetenta tanī, ko viņa dara un tam līdzīgi. Un tam līdzīgi aizstāvību to pamatoja uz ļoti daudz lapām, kas man ir arī pieejama un lasām, un arī video formātā ir pieejams un dzirdams un redzams. Tad pēc tam viņa izteica tā teikumu, ka ir iespējams cilvēkiem tātad šai aizstāvībai pieteikt no jauna savus lieciniekus. Kā? Rodās jautājums.
Jo tagad, principā, viss šis process, kas ir bijis jau iztirzāts no A līdz Z, principā ir jāsāk no jauna, lai pamatotu šo motivāciju, kas ir ar šo jauno apsūdzību, un tad, principā, būs jāsauc tiešām šie jaunie liecinieki atkal uz tiesas sēdēm, un, principā, aizstāvībai tad ir iedota iespēja no vienas puses arī izpildīt savu aizstāvību. Bet jautājums, vai tas ir korekti un vai tas ir adekvāti, to mēs redzēsim, protams, pašā tiesas sēžu procesa laikā. Tas, kas mani mulsina, protams, ir tas, ka ar kādu dedzību tiek aizstāvēta šī jaunā apsūdzība un kamdēļ tad pēkšņi mums ir cits prokurors uzlikts, vai tas ir aizvieto Aldu Asmani, jo viņš ir, pieņemsim, varbūt kādās svarīgākos darbos, ko mēs noteikti visdrīzākais arī nekad neuzzināsim, vai nu arī tas, ka varbūt viņš nebija gana kompetents, ja reiz viņi ir nomainījuši. Nu, varbūt vienkārši nomainījuši citu tiesas sēdi atvaļinājumā cilvēks aizgājis. Bet arī vēl ir interesants aspekts, kas izskanēja šajā tiesas sēdē, bija par to, nu, protams, tā var būt arī tikpat labi provokācija, bet, kā teica Viktors Krivušais, Aldis Lasmanis ir ar vienu kāju cietumā. Nu, protams, tas diez vai tas tā būs, un vismaz noteikti ne mūsu Latvijas apstākļos un ne pie šādiem amatiem, bet tas, ka viņš nebija tiesas sēdē, tas ir fakts, un jāpieņem ir daudz versijas. To, kura versija būs patiesākā, to mēs zināsim tikai ar laiku, un pašu procesu, un to, kā virzīsies šis process uz priekšu, to mēs arī vēl šobrīd nezinām, bet tas, kad šī apsūdzība ir grozīta uz smagāku, liek uzdot jautājumu, cik tad prioritāra ir šī lieta, ja principā šobrīd risinājumu vilcina pati prokuratūra neapsūdzība. Un to, ka neļauj izpildīt apsūdzībai savu aizstāvību, tas ir vienkārši fakts. Un to es redzu teju dienu no dienas katrā tiesas sēdē, kad es tur atrodos. Tā kā, mīļie draugi, tuvākajās dienās būs fragmenti no šīs tiesas sēdes, par kur es runāju, kad šī apsūdzība tika celta, jaunā apsūdzība tika iesniegta, un fragmenti no tā, kā tas tika uzturēts, kā tas tika argumentēts. Nu, lūk, un tad mēs arī redzēsim to, kāds būs turpinājums ar 18. datumu. Paldies, mīļie draugi, un sekojiet līdz tev, jo mēs zināsim, kas un kā tur patiesībā notiekās. Paldies jums!